virsū, ka pat sniega vēl ir. Nezinu, kas tie pa kalniem sanāk. Jā, tad iebraucam Sofijam. Ēkas, es teikšu, man šķiet diezgan nepievilcīgs. Ja salīdzinu, piemēram, ar Stambulu, tad tur izskatījās daudz glītāk. Arī es runāju tieši par daudz dzīvokļu ēkām. Labi, ok, šī ir sataisīta, bet arī tie toņi tādi ļoti tādi bāli. Nu labi, te viena ir laba. Tā kā viņiem būtu, šeit Bulgāriem būtu mazliet no Čehiem jāpamācās. Vai no Slovākiem arī. Ir ceļojuma 29. diena, pēdējā pilnā diena, laipni lūdzam Sofijā, kur es esmu jau otro reizi. Ja neskait, ka pirmā reize bija tieši pirms 40 gadiem. Varbūt tās ar nobīdi kaut kādu 1 mēnešu garumā, tas bija augusts, cik es atceros. Bet jā, man bija 8 gadi, tad es biju šajā pilsētā. Tā kā, ko es gribēju tagad pirmais izdarīt? Pirmais, protams, aiziet iečakoties viesnīcā. Otrais, bišķiņ sakopt sevi. Trešais sāk apmeklēt tās vietas, kurās es pabiju arī, pirms gadiem 40. Un mēģināšu tās vietas sazīmēt. Vienu noteikti es zinu, tā ir Aleksandra Ņevska katedrāla, bet vēl ir, Bulgārijas parlaments, es gan tur iekšā neesmu bijis, un arī man baigi nevāk tur iekšā. Bet jā, es tagad gribu saprast, kā tikt ārā no šitās stacijas. Es domāju, ka iešu tur, un tad arī redzēs, kur kas ir, un galvenais, pirmais ir tikt ārā. Es ļoti ceru, ka te būs arī kā dārsto, ko gribēs ēst. Brauciens bija 2 stundas ilgāk nekā bija paredzēts. Jā, bija paredzēts, ka 11 ieradīsimies, bet reāli ir jau 1:30. Bet jā, jebkurā gadījumā nekur nav jāskrien. Es netaisos tur skriet visu pēc kārtas. Ko es varu paspēt, ko nevar, to nevar. Gadāmit, kur te ir izeja? Bulgāri joks izejas nav. Labi, tā. Aha, ir gan, jā, ir izeja. Tā, rakstīt viņiem šeit ir kirilica. Ļoti daudz vārdi ir līdzīgi krievu valodai, jā, tā ir slāvu valoda. Piemēram, izeja šeit ir izhod, jā, krieviski būtu vihod. Patiesībā izhod skan daudz loģiskāk nekā vihod. Tā, vizuāli tā apkārt izskatās, ka, ir vieta izaugsmei, bet gan viņi ar to tiks galā. Jā, tātad šī ir centrālā stacija Sofijam. Jā, bet, jāsaka, ir, skumji, diezgan skumji, te viss izskatās. Nebija gaidījis, ka būs tik bēdīgi. Drīzāk izskatās, Moldovā varētu būt tik bēdīgi, bet ne jau Eiropas Savienības dalībvalstī, kas jau ir ļoti ilgi kā dalībvalsts. Te kaut kas ir aizgājis šķērsām viennozīmīgi. Tā, šeit ir metro stacija. Vismaz, iziet pēc ieiet ar noskanējot bankas kartu. Vismaz tas ir kārtībā. Pat metro stacija jau izskatās tīri daudz maz ok. Cik tiešām tā būs ok, to redzēsim. Man vēl jāsaprot, vai es esmu pareizā virzienā trāpījis. Tā, jo norādes ir diezgan sūdīgas, teikšu kā ir. Labi, skatīšos. Tā, te būs akmens bolta dārziņam. Es paņēmu šito te boltu samakātu. Pirmkārt, viņš nihuja nevalk šitien te Sofijā. Es nezinu, kādas sūdas te viņi ir iekrāmējuši. Otrais, kas ir, es tagad braucu uz viesnīcu. Gribu dabraukt līdz viesnīcai. Pirmkārt, tur ir tupikš zīme, jā, loģiski. Un tur ir šlagbaums, es nebraukšu tur gar šlagbaumu.
Davai, nu gribi nolikt viņu nost? Nē, teicu vienam cilvēkam, pasaka, tu esi aizliegtajā zonā. Bļeģi, kā es varu zināt, ka te ir aizliegtā zona? Labi, tas huņām. Abi, davai, tu esi to visu labošu ārā. Nu, pabraukšu to samakātu atpakaļ. Nē, tas sūds vairs vispār neiet, motors negriežas. Viņš vienkārši, es viņu dabūju tur aizstumt. Laiks pa to skaitās. Es ļoti ceru, ka tie pidaraši man atskaitīs naudu. Bet, arī, diezgan labi ņem plēšu naudiņu. Pa kaut kādām 5 minūtēm pār pa 2 eiro. Tas galīgi ohujieļi, bļet, pidaraši. Tā jobans rots, īsāk sakot. Es gribēju uzvārīt čainiku, ja? Bija iesprauts šitien te, un pēkšņi skatos, sāk kūpēt baltu dūmu, un pēc tam jau liesmas parādās. Izraušu tepseli ārā, tad nomierinājās. Izskatās, ka ar to vadu kaut kas nav riktīgi, viņš ir tehnoloģiskais brāķis. Jā, metro man aizgaida ar degunu, jāgaida nākamais, bet tas pēc 3 minūtēm. Jā, te var redzēt tādu pašu aizgaldu, kā piemēram Tokio, kur vēl dažās valstīs bija tie papildus drošībai. Un, jā, man šķiet, ka tomēr tas ir labi, jo laikam negadījumi ir bijuši, tāpēc izolēti. Tātad dodos apskatīties Aleksandra Ņevska katedrāli. Te jau tos kupols aiz kokiem var redzēt. Tā kā es biju maziņš, 8 gadiņi, ka man bija, tad tie kupoli bija visi tādi zaļi. Te vēl daži ir zaļi, bet tādi spožie nebija neviens, cik es atceros. Visi viņi bija zaļi. Tagad daļa ir jau norestaurēta. Bet jāiet apskatīt klātienē un droši vien arī iekšā ieiet. Tātad, esmu nonācis pie leģendārās, grandiozās Aleksandra Ņevska katedrāls. Jā, tieši pie tās pašas, ko es atceros no bērnības, no 8 gadiem. Jā, es biju šeit. Un tā tiešām, ir ļoti, ļoti iespaidīgi. Es teikšu, ka, bez mazliet Sofijas simbols, tāpat varētu teikt. Un kas te tagad ir jādara? Jāmēģina tikt iekšā. Jācer, ka izdosies. Jā, kas ir interesanti, vienalga, kur tu pilsētā esi, visu laiku ir redzama vitoša. Tas arī piedod skaistumu kopskatam. Bišķiņ pietušē daudz pilsētā nolaistās lietas. Labi, jāiet ir iekšā. Jā, tas ir iespaidīgi. Šo es neatceros, ka es būtu bijis iekšā. Paklausīties, kā tas zvana. Hells bells! Tā, un man tagad ļoti interesē, kā strādā šī izeja uz vilcienu. Te ir kaut kas baigi interesants. Pieļauju, ka celsies uz augšu.
Pēc minūtes būs, tad varēs redzēt.